paliec mājās supervaroņi. Reiz kādos netik senos laikos bija liela un ļoti aizņemta pasaule. Šajā lielajā un ļoti aizņemtajā pasaulē dzīvoja kāds puisēns vārdā Viljams. Viņam patika iet uz skolu, spēlēties kopā ar saviem draugiem, doties uz parku ar savu mammu un iet peldēties kopā ar tēti. Bet tad, kādu dienu, viss sāka strauji mainīties. Viljams dzirdēja ziņās par kaut kādu lielo problēmu. Šī problēma izrādījās tik liela, ka tā sāka plesties pāri visai lielajai pasaulē. Visi pieaugušie par to vien runāja, visi bērni par to runāja. Patiesībā katrs cilvēks šajā lielajā pasaulē par to vien nevarēja beigt runāt. Visi sāka raizēties un baiļoties par lielo problēmu. Drīz vien lielā problēma izraisīja lielas pārmaiņas. Sākumā tētis pārstāja iet uz darbu, un tad Viljamu vairs neviens neved uz baseinu peldēt. Un tad viņš uzzināja, ka skola arī ir atcelta. Tā ar katru dienu lielā aizņemtā pasaule, kurā viņš dzīvoja, kļuva arvien klusāka un klusāka. Viljams bija apjucis. Viņu arī pārņēma bailes. Viņam bija tik daudz jautājumu. Kas notiek? Vai viss beigās būs labi? Kā apturēt lielo problēmu? Viņš devās uzdot savus lielos jautājumus savai māmiņai. Tas nekas, ja esi nobijies vai raizējies. Daudzi bērni jūtas tāpat. Pat pieaugušie reizēm ir nobijušies, sacīja māmiņu cieši viņu apskāva. Visi paši lielākie un gudrākie pasaules cilvēki patreiz cītīgi strādā pie tā, lai drīz vien apturētu lielo problēmu, viņa paskaidroja. Tas viņam lika justies mazliet labāk. Nepārprotami, gudrākie pasaules cilvēki varēs atrast veidu, kā rast risinājumu. Taču tā joprojām bija lielā problēma, un viņš joprojām jutās nobijies. Viņam kaut kas bija lietas labā jādara. Māmiņa paskaidroja, ka pasaulē ir daudz īpašu palīgu, kas cītīgi strādā, lai glābtu pasauli un apturētu lielo problēmu. Kā supervaroņi? Jautāja Viljams. Jā, gluži kā supervaroņi, smaidot sacīja māmiņa. Viljams arī vēlējās būt par supervaroni. Tā bija viņa iespēja. Viljams superglābējs. Viņš pielēca kājās, gatavs skriet ārā no mājas, lai pievienoties visiem pārējiem supervaroņiem cīņā ar lielo problēmu un izglābtu pasauli, taču viņa māmiņa viņu laicīgi apturēja un aizslēdza durvis. Hei! Kā es varu palīdzēt cīnīties ar lielo problēmu, ka esmu iesprūdis šajā mājā? Viņš satraukts jautāja. Jā, mums ļoti vajag, lai tu palīdzi. Visiem jāpalīdz lielās problēmas risināšanā. Un tev nūdien būs ļoti īpašs darbiņš. Tu kļūsi par paliec mājās supervaroni. Viljams līdz šim nebija dzirdējis par šādu veidu supervaroni. Māmiņa pastāstīja, ka paliec mājās supervaroņi var palīdzēt cīņā ar lielo problēmu, izmantojot savas paliec mājās superspējas. Bet kādas gan ir šīs spējas? Viņš ļoti centās, taču viņam nepiemita ne superspēks, ne superātrums. Patiesībā viņš nejūtās necik savādāk kā līdz šim. Lielo problēmu nevar atrisināt ar superspēku vai superātrumu. Lielā problēma pārtrauks augt tikai tad, kad visi jaunie supervaroņi sāks pielietot savas paliec mājās superspējas, lai paliktu mājās. Patiesībā, ja visi jaunie paliec mājās supervaroņi darbosies kopā, lielā problēma paliks ar katru dienu arvien mazāka un mazāka, līdz izzudīs pavisam, māmiņa paskaidroja. Bet palikšana mājās ir garlaicīgs superspēks, neapmierināts noburkšķēja Viljams. Garlaicīgi? Nav patiesība. Tev piemīt visas superspējas, lai valdītu jautrība. Un palikšana mājās ir veids, kā tu vari palīdzēt glābt visu pasauli. Nav nekā spēcīgāka par to. Palikšana mājās un jautrība var glābt pasauli. Un viņš būs īsts supervaronis.
Viljamu pamazām sāka pārņemt sajūsma. Pie tam viņš tiešām sāka justies superspēcīgs. Viņš nevarēja sagaidīt, kad varēs pastāstīt visiem saviem draugiem, ka arī viņi var kļūt par paliec mājās supervaroņiem. Tāpat kā viņš. Viljams ķērās ātri pie darba, izmantojot savu supervaroņu izdomu, lai izdomātu visas jautrās lietas, kuras viņš varēs darīt mājās. Viņš kopā ar māmiņu un tēti izveidoja garu sarakstu. Spilveni cietokšņi, ēdienu gatavošana, spēles, dejošana, leļu izrādes, dziedāšana, filmas un vēl. Un vēl labāk, Viljams atklāja, ka viņš tomēr var spēlēties arī dārzā un doties ārā no mājas sētā, bet ar vienu nosacījumu. Viņam jāpaliek drošā attālumā no visiem pārējiem supervaroņiem, kuri dzīvoja viņam apkārt. Viņi varēja viens otram pamāt un piemiegt ar aci. Viņi visi zināja, kādu svarīgu darbiņu veids. Viljams, protams, ilgojās pēc spēlēšanās ar draugiem, peldēšanās un iešanas uz parku, bet tad viņš atcerējās, cik nozīmīgs ir viņa supervaroņa pienākums. Viņš taču palīdz glābt visu pasauli, un tas lika viņam justies ļoti labi. Viņš ļoti lepojās ar sevi. Un tad viņš lika lietā savas superspējas, lai atrastu kaut ko jautru, ko darīt. Viljams paliec mājās supervaronis, un visi viņa supervaroņu draugi cītīgi kopā strādāja, lai glābtu pasauli. Un tas viss neizejot no mājām. Un tagad arī jūs zināt, ka varat kļūt par supervaroņiem.